Šodien man rokās ir jaunais metodiskais līdzeklis Meža izziņas mugursoma, ko esam veidojuši kopā ar Latvijas Universitāti. Un man tiešām prieks, ka ir skolotāji dabā ar mirdzošām acīm, kas to visu ir gatavi apgūt un parādīt arī bērniem, jo mūsu galvenais mērķis, lai bērniem šis materiāls kalpo kā palīgs dabaszinātņu apguvē, un viņi var interaktīvā veidā arī šajā materiālā iegūt gan video pamācības, gan 360 grādu panorāmas, kurās ir dažādi uzdevumi un fakti par mežu. Un galvenais, šis materiāls rosina apgūt pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, sākot jau no cirsmas, no jaunaudzes un beidzot jau ar pieaugušu mežu. Un tā kā materiāls arī tapis ir Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta Nemēslo mežā ietvaros, mums arī ļoti liela daļa ir veltīta arī saudzīgai, atbildīgai attieksmē pret vidi. Un ļoti ceram, ka šis materiāls tiešām rosinās skolas doties dabā un būs kā tāda iedvesme mūsu nākamajām paudzēm. Šeit jau bija kaut kāda veida jautājumi no manas grupas. Es domāju, ka šis materiāls noderīs ikdienā skolā, bērniem iet, jo ir jau ļoti labi, ka ir kaut kas gatavs, no kā to arī atkal smelties idejas un bērniem dotos darbu uzdevumus. Un tas būs liels palīgs un noderīs turpmākā darbā. 18. lielākā. Jā, 18. Pavisam vienkārši jautājums. Šīs ripiņas arī ir tālāk darba materiālā jums. Jautājums, kur no viņām ir vecāka? Nē, viņas abas ir vienādas. Tiešām viņas ir abas vienādas. Vienkārši viena ir kopta, otra ir nekopta. 24, 26. Šodien mums bija lieliska diena, jo visi skolotāji bija ļoti atsaucīgi. Bija ļoti daudz uzdevumu, kuros viņi jautāja pēc padoma. Tāpat viņi uzdeva arī papildu jautājumus, lai saprastu, izprastu konkrētu uzdevumu daudz dziļāk un tiešām būtu zinošāki, un lai to tālāk varētu nodot saviem skolēniem. Šobrīd bērniem ir tā taktīlā izjūta, un viņi visu izjūt un saprot labāk ar to, ko viņi praktiski dara. Un tas, kas arī vērsts Skola 2030, kad ir praktiskās nodarbības, un tās arī skolotāji apgūstot, var iemācīt labāk, jo skolotāji apzinās un saprot, kā tas viss dzīvē notiek.